472. Šī video es tev parādīšu dažus interesantus faktus, ceļu satiksmes noteikumus, kurus tu nezināji līdz šim. Skaties, šī zīme nozīmē, ka mēs iebraucam dzīvojamajā zonā. Ko tas nozīmē? Nu, skaties, mēs teiksim, šeit braucam, pa labi mums iet Aizvaru iela. Un kā tu domā, vai tu vari braukt garām šai ielai pilnā gāzē, tā teikt uz 20 km/h, ja šeit brauc bērns ar velosipēdu, tev viņam ir vai nav jādod ceļš? Vai šeit, pieņemsim, gājējs grib pāriet pāri, vai divi cilvēki pastaigājas? Bet labi, velosipēda gadījums, vai skrējritenis, brauc no turienes ārā. Tu droši vien domā, ka tev ir šis te lielais traknais ceļš, un tev nav jādod šeit ceļš nevienam, vai ne? Bet noteikumi saka, ka dzīvojamās zonas ietvaros priekšroka ir gājējiem, velosipēdistiem un elektroskrējriteņu braucējiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jebkura, kur šeit brauc velosipēds, vai iet gājējs, vai bērns brauc ar skrējriteni, vai tante rekuminās ar riteni, viņiem visiem šeit ir priekšroka, neatkarīgi no tā, kurā ielā viņi iebrauc, izbrauc un kā viņi šeit pārvietojas. Jo pēc likuma, pēc ceļu satiksmes noteikumiem, dzīvojamajā zonā gājēji un velosipēdu vadītāji, kā arī elektroskrējriteņu vadītāji, var pārvietoties pa brauktuvi visā un ietvi, visā tās platumā. Respektīvi, šeit cilvēkam nav jāiet pa māliņu vai kaut kas tam līdzīgs. Viņš šeit var pastaigāties pilnīgi kā vien vēlās. Visur šeit. Tā, ja? Šito nezināja, vai ne?